Tātad, labdien un vakar visi labie ļaunie cilvēki. Mēs esam kādu laiku tikšies, esam nomainījuši lokāciju un šodien mēs parunāsim par pāris lietām. Studijā ir es un Mārtiņš. Vīnīla bārā esam, Avotu ielā. Jā. Tātad pirmā lieta - Epsteina faili. Mēs gribējām par to runāt jau vairākus mēnešus apkārt. Bet tātad sācies Irānas karš. Irānas karš jāskata kontekstā tieši ar Epsteina failiem, jo tā bija operācija, ko ierosināja Mossad kopā ar Izraelu. ASV šobrīd neko nenosaka. Un Donalds Trumps ir tikai marionete daudz izglītotāku un gudrāku cilvēku rokās, kas zina, ko viņi dara. Un viņi pieņēmuši lēmumu likvidēt tātad Irānas islāmisko režīmu. Un viņi to izdarīs ne ar savām asinīm, viņi izdarīs vai ar amerikāņu asinīm, vai ar arābu asinīm. Nu, tā vismaz šobrīd izskatās, kas notiek. Jo lielākie cietēji šobrīd ir arābu valsts, kas ir otrā, kas atrodas uz pussals. Un, protams, paši amerikāņi būs lielākie cietēji, un jau ir versijas, ka šī būs Vietnam 2, un šis nebūs nekāds 2 nedēļu karš. Nu, mēs redzam, jau mēnesis ir pagājis, un tas beigās būs 20 gadu karš. Es dzirdēju Bloomberg, ka piedošanu. Es klausījos tādu vecūksni kā Inkēņu. Inkēni? Jā, un ko viņš teica? Viņš teica, ka Amerika ir iegrābusies Irānas karā tāpat kā Krievija Ukrainas. Viņš tāds paralēls vilka. Es domāju, tur tā nevar. Jo amerikāņi, kāpēc viņi taisa karus? Tāpēc, ka viņiem tas ir biznesa projekts. Un ASV pārvalda korporācijas un militārās korporācijas. Un naftu vajag visiem. Arī mums vajag naftu. Un tā situācija nav tāda viennozīmīga. Diplomātiski. Ukrainā, man liekas, ka ir litijs, Irānā ir nafta. Jā, par naftas korporācijām runājot, es veicu mazu analīzi. Tas bija pēc Venecēlas kara sākuma. No Venecēlas kara sākuma tikai Maduro sagūstīja. Un Amerika un Rietumi tiek demonizēti Lībijas sakarā un vēl tāds stereotips, kad nozagā Lībijai naftu vai, kas jau mums tur bija Irākai nozag naftu. Pilnīgs muļķības. Lībija gūs 70% no naftas ieņēmumiem. Un attiecībā uz Venecēlu tur ir ļoti novecojis naftas infrastruktūra, tur ir ļoti slikta nafta, tā dārgā, biezā. Lībijā? Nē, tas ir Venecēlā. Un visa tā infrastruktūra 70. gados tika, pa Amerikas nav, pa ASV korporācija nav, tika izveidot naftas iegūs infrastruktūra. Un tas ir faktiski Chevron par to ir maksājis, un principā tas ir ASV īpašums. Un vēl ko es gribēju pieminēt, tā kā ir 1. aprīlis, to man jāpasaka viens joks, ko daudz nesapratīs, bet jums ir vienkārši visiem jāsaprot. Tie, kas mūs klausās un neklausās, ka vienkārši amerikāņi nav vispār vainīgi pie tā, ka viņu nafta atrodas uz citu zemju teritorijas. Vai Islandē, piemēram. Jā, tā nav Amerikas problēma. Saprot, tā ir viņu problēma, tā ir šo valstu, tā ir arābu problēma, Krievijas problēma. Labi, ka mums nav šādas problēmas. Jā. Lai gan, mēs vēl nezinām visu informāciju. Man liekas, tie faili Latvijas valdībai noslapenot attiecībā par potenciāli, kāds mums tur ir dabas gāzes krātuvēm. Tur ir šāda slepena informācija, kas nav... Offshore mums nafta it kā. Tāpēc mums nav robežu līguma ar Lietuvu, jūras robežu. Vēl aizvien nav? Jā, vēl aizvien nav. Varbūt, jā, bet lietuvieši noteikti ātrāk viss izdarīs, ņemot vērā mūsu vispār lēnīgo dabu un nespēju tirgoties, sadarboties, kašķēšanās, latviešu mentalitātes sastāvdaļas. Mēs varētu tādu slīpu urbumu taisīt, kas iet Lietuvas teritorijā, naftas urbumu. Tā viena no tām arābu valstīm tur dara. Kāpēc mums nemācīties? Tagad man nav karta pretī, es neteikšu, bet viņi tur tā dara. Jā. Tātad, ko tu vēl gribēji pieminēt par Irānas karu?
Kā tu prognozēsi? Es gribu tieši no tā naftas biznesa, par naftas cenu. Tomēr tas mūs visus skars. Nu, pārtika... Par Irānas karu. Es tādu nedaudz rezervēju struktūru mūsu sarunājiem. Dzirdēt kāds tons klausītāji, ja? Par mīlu, vai mēs varam mīlēt bez naftas un bez zelta? Es domāju, ka nē. Bet ko es gribēju teikt? Alvis Hamēna intervijā prasīja, vai latviešiem ir jāpiedalās Irānas karā. Protams, būtu ir jāsūt. Es domāju, ka ir jāsūt Latvijai savā armija, savu 5 bāzes kuģi, savi 300 iznīcinātāji. Un savi naftas tankeri. Kodolspēki. Un atpakaļ uz Latviju naftas tankeri. Latvijai taču tomēr ir arī Latvijas armijai ir sava satelīta sistēma, kas ir daudz spēcīgāka nekā Starlink. Mums ir tie zvaigznājumi, mēs no zvaigznājiem. Satelīts venta, nopietni runājot, es domāju, vienīgais, ka mēs jau var aizsūtīt kaut kādu drona instruktoru, kas var uz kaut kādā ASV karu kuģa monitorēt situāciju no augšas. Es domāju, mums ir jāsūt arī naftas tankers uz Irānu. Mūsu daļu. Tu pieskaries interesantai tēmai, kur arī īstenībā nekur publiskajā telpā nepeld. Bija tāds uzņēmums, viņš jau juridiski skaitās Latvijas kuģniecību. Viņai bija, šai kompānijai bija pat 90. vai 20. gadu sākumā iegādāti jauni naftas un gāzes tankeri, kad 6 pa lielu naudu. Toreiz bija vairāk no 100 miljonu latu. Tas bija Latvijas. Un šobrīd neviens kuģis, manuprāt, no Latvijas kuģniecības kuģiem nekuģo zem Latvijas karoga. Savukārt, ja būtu gudra politika valstī, tad mēs piesaistītu arī Grieķijas kuģis, vai jebkurš Andoru. Vienalga, kur ir izdevīgs nodokļu režīms. Maltas, un mūsējie politiķi un ierēģi varētu pamācīties vienkārši par to, kā strādā globālais biznes un kāda nodokļu politika jāveido, lai dabūtu floti šeit apakaļ. Jo tāpēc, ka tas ir globāls biznesa loģistika, naftas biznesa un gāzes biznesa arī globāls biznesa. Un, lai dabūtu šīs kompānijas, kā Shell, Shell mēs nedabūsim, tā ir nīderlandiešu kompānija. Bet, pieņemsim, no loģistika. Latvijas nafta. Atceries? Es nezinu, tas uzņēmums vēl eksistē, man tur nav informācija. Es domāju, tas tāds vecā tipa uzņēmums. Tas nav globāls spēlētājs pasaules tirgu. Bet, lai dabūtu lielos spēlētājus, jāsaprot, kā strādā globālā nodokļu sistēma. Es domāju, ka mums es ierosinu, tā kā pirmais Latvijas ierosinu jaunlatviešu uzņēmumu Irānas nafta filiāla Latvijā. Jā. Faktiski benzīnām klarīgi. Irānas nafta. Irānas nafta. Jā. IRGC varbūt tās, vai ir Irānas Revolucionārās gvardas nafta? Arī ne. Jā. Un mums jau bija arī cerība uz Trumpburgeru. Trumpburgeri, jā. Trumpburgeri, kur mēs varētu visus Lesera atbalstītājus un visus Trump atbalstītājus. Un jaunatvieši aicināt ieēst burgeris. Un kas mums vēl pietrūkst, ne tikai Irānas nafta, bet varētu būt arī ISIS nafta. ISIS to teroristu karogu izkārt, vienkārši to melno. Un tur tas simbols logo varētu būt tā nogrieztā galva. Tad, pieņemsim, ir Price šogad ir Price, un tajā piedalās ne tikai Palestīnas atbalstītāji, bet piedalās arī Irānas atbalstītāji, piedalās arī ISIS komanda. Mēs izsaukt ISIS komandu. Un viņi vienkārši iet pa priekšu ar zobeniem un griež galvas no tiem cilvēkiem, kas ir iet. Tur arī vai tu zini, kādas musulmaņiem ir attieksme pret pediņiem un lesbietēm un transpersonām? Kas nezinu, kas viņi ir. Tur neko pasakiem atbalstu garām ar to. Man teica, ka tie nav musulmaņi, tie ir skiti. Skiti esot visi miermīlīgākie no indiešiem, pat miermīlīgāk nekā hinduisti. Un nekā es? Nekā latvieši. Latvieši ļoti uzvilkti, jo tūlītās te būs krīze un cilvēki nesapratīs, kā nomaksāt savus dārgos hipotekāros kredītus. Ir tīpaši valsts pārvaldē strādājušā, jo tur arī būs tīrīšanas, ja valsts dzīvo pār līdzekļiem. Un mēs tieši tāpēc... Mūsu budžetam nākamā gada būs laikam miljārds par parādu apkalpošanu. Katru gadu jāmaksā? Mēs uz lejam. Procentos? Ciparu, jā. Procentu plus pamatsumma. Jā. Parādu apkalpošana, jā, procentu. Šobrīd ir zem miljārds, kaut kāds
6 miljoni, jā. Nu, un tāpēc vienotība viss prom, un nāk vietā Alvis Hermans. Jā. Un tad mūsu lielā tēma šodien ir Alvis Hermans un viņa jaunais politiskais projekts. Jā. Ko tu vēlies pateikt par Alvi? Par Alvi? Nu, Tu esi viņas karjeras runājis? Es personīgi nepazīstu. Es esmu bijis uz viņa izrādēm. Viņš jau no Rīgas teātra, viņš jau labi tur taisa. Tur bija kaimiņš uz vienu izrādi, viņš paaicināts. Tieši viņš bija režisors, kas tā bija izrādi? Tur bija par politiku. Es nosaukumu tagad uzreiz nepateikšu, bet es atradīšu vēlāk. Pieliksim aprakstā. Es atradīšu to izrādi. Es tomēr gribu citēt Miku Jaggeru, Rolling Stones līderi, kur viņš vienā intervijā teica, ka ja vīrietis sāk nodarboties ar politiku, tad ar viņu kaut kas mentāli nav kārtībā, ka viņam īsti kaut kas nav. Un mums ir cits dižgars, kur vārdu un uzvārdu mēs šeit, diemžēl vai par laimi nedrīkstam saukt, nesauksim eterā. Viņš apgalvo, ka šie visi hermaņi un visi pārējie, viņi iesaistās politikā tikai tāpēc, ka viņš šobrīd, nav svarīgi, kas ir bijis iepriekš dzīvē. Es domāju, arī Trumps un Putins, viņi ir pa dzīvi nedapisti. Viņi nedapisteņi. Ros viņiem agrāk bija daudz seksa. Es domāju, Trumpam bija daudz seksa. Viņš bija tāds vecens, kāds mēs pat porno žurnālos neesam redzējuši. Porno filmās. Tā Melānija jau tikai viņš viņu nopirka no Epsteina. Viņš Melāniju nopirka no Epsteina. Epsteins viņu izmēģināja. Pateica, ka ir ok, un teica, cenā. Epsteins izmēģināja Trumpu? Nē, viņa sieva, Trumpa jauno sievu tagad pēdējo. Epsteins izmēģināja? Jā. Uz savas? Tas nav savs, tas ir balansos Epsteina fails. Tad sapratīs, par ko ir runa. Starp citu, Trumps tajos Epsteina failos, viņš tiek baigi demonizēts, bet, cik es skatījos, viņam tur bija kaut kādi 1300 ieraksti, un tiem, kas bija publicēti, iespējams, otra puse 3 miljonus failus vēl tur, Izraels valdība, Benjamin Netanyahu, tur arī Putins tur, un tur vēl citu valstu, draudzīgā, nedraudzīgā dienesti, viņi zina vairāk nekā publika. Tur ir karaļi arī, Britu karaļams un Nīderlandes karaļams. Jā, bet tur, kas ir publicēts, tur nekā daudz, saistībā ar bērnu ēšanu, to asinsdzeršanu, sirds griešanu ārā. Satanismu. To tu tā uzskati par satanismu, bet Bērnu ēšanu es tā uzskatu, jā. Trumpam nekā tur slikti nebija. Viņam tur vienīgais, kas parādījās, bija 13-gadīga meitene, bija atcilkājis viņam pinci, un tas arī viss, ko es sapratu. Bet otrā pusē tur nav liecināts, līdz to vai viņš ir nogalināts, vai arī tas ir fakes, kas grib dabūt naudu, vienkārši izmantoja Trumpu. Vienkārši jāapstāst, kurā datumā ir tas fails atcerēts. Jā, vai arī man ir vēl viena hipotēze, tā varētu būt nākamā ASV prezidenta kandidāte pēc dažiem gadiem. Tā būs Čarlija Kirka sieva. Tā nav būs prezidenta kandidāte. Tur ir arī vesels stāsts par Čarliju Kirka slepkavību, kad viņš tika nogalināts, tāpēc, kad viņš runāja gan par Mossad iesaisti ASV politikā, par to, ko nedrīkst runāt par Irānas karu, kad nevajadzētu, kad Amerikai būs dirsā. Un ko viņš vēl teica? Kaut ko par Epsteina failiem viņš arī bija minējis. Es tagad precīzi tur jāapstāst tas video, man viņš nav. Mēs tagad runājam no galvas, mēs tur nesēžam pie kompi. Jā, Čārlijs Kirks bija interesanta figūra, vai viņu vajadzēja nogalināt, vai ne, es domāju, ka nevajadzēja nogalināt. Viņš tomēr, lai arī provokatīvs, attīstīja kaut kādu intelektuālo disciplīnu un attiecībā uz kreisi nozombēto jauniešu publiku, kas vienkārši, kam ir uzskati nevis tāpēc, ka viņi kaut ko lasījuši, pieredzējuši vai zina, bet tāpēc, ka kāds viņiem ir kaut kādā iepotējis, ka tas tā ir. Un līdz ar to viņš izraisīja, viņš tomēr izraisīja, to varēja patikt, nepatikt, tieks ne, bet viņš kaut kādu kritisku diskusiju izraisīja par dažām tēmām. Atgriežoties pie Latvijas Hermaņa, es nosījos ar viņa nesakarīgo interviju, tur ir 2 mēdīji, viņš viss ir tagad šodien, nezinu, kas aiz viņa stāv. Tā bija intervija pie Latvijas radio pie, kā sauc? Aivis Tomsons. Aivis Tomsons. Jā, jāsaprot arī, kas Tomsonam maksā algu. Progresīvie un vienotība, ja viņi darbdevēji. Neoficiāli valsts budžets. Bet kas tad ir? Protams, ka radio un mediju vadībā ir politiski angažēti cilvēki, tas nevienam nav noslēpums.
Tāpēc arī mums tā mediju kvalitāte Latvijā klibo, jo politiķi uzrauga medijas, un ja dumji cilvēki uzrauga medijas, tad, kas tur var būt labs? Tur nekā nav. Tas Latvijas mediju saturu mēģina pēc iespējas mazāk patērēt. It īpaši to mediju saturu, kuru apmaksā mūsu valdība. Jā, pasties, kur iet imigrants pie iela. Es izties tā kā amerikāņu filmā. Šodien, ar citu mūsu varonim Kristoferam Walkenam ir dzimšanas diena, tam Hollywoods aktieriem. Kristofers Walkens, labs aktieris, viņš tur tēloja vienu, man tagad šodien vienkārši palika atmiņā, viņš no True Romance, ka viņš to Sicilieti tēloja, Sicilijas mafīšu bosu, kas nošāva Dennis Hopper. Dennis Hoppers bija Christiana Slater tēvs. Christian Slaters ir aktieris, Little Miss, tāda filma, viņa nav Little Miss Sunshine stilā, bet tur soundtracks ir tāds interesants. Tarantino režisors. Tā ir veca filma, un nesen bija intervijā Tarantino. Little Miss, True Romance. Okay. Lai gan es arī ieteiktu, es nosūties 1. aprīlī, es ieteiktu to Little Miss Sunshine nosīties. Little Miss Sunshine. Jā. Tas arī ir Epstein failēm kaut kas tāds. Starp citu, par bērnu skaistumu konkursiem tur bija tāda epizode diezgan smieklīga. Jā, kad tā meitene dejoja tāda Like a Virgin, tad diezgan seksualizēta deju kaut kādā kristiešu puritāņu sabiedrībā. Tur tā viņa tā īsti. Tā Little Miss Sunshine ļoti labi filma ir. Bet intervijā Tarantino nesen minēja, ka viņa mīļākā filma, savu filmu, jo viņš teica, viņš arī savas filmas skatās, ir tas Once Upon a Time Hollywood, kur tos hipijus sadedzināja. Jā, ko citu viņiem darīja? Viņi jau daudz ir miruši. Tieši tāpēc, ka viņi tika sadedzināti tie hipiji. Tāpēc viņi miruši? Nu jā. Vietnamas karā negribēja piedalīties, nācās kaut kā savādāk. Nonarkojās. Viņi jau liela daļa nonarkojās, kas tur ir. Pasties, cik tas narko dzīves stils ir Bet vai Latvijā arī bija hipiji? Jā, bija. Man ir stāstījis, Gaiču Māris stāstīja par saviem senčiem. Tad ir kaut kādi vēl, es esmu saticis, panki bijuši, tas jau mūsdienās ir. Bet padomu laikos bija hipiji. Varbūt tas pats Ivans Kalniņš arī bija kaut kādā mērā hipijs. Es viņu runājis, nezinu. Varbūt Alvis Hermans. Alvis Hermans, viņš man atgādina tādu bišķiņu Albīnu. Es skatījos vakardien uz viņu, kas viņam tur tā zilas acis. Uzklausot? Es vēl viņam ievēroju, ka viņam ļoti slikti zobi. Vienreiz, bet tikai viņš teica, ka viņam bija vēzis. Jā, viņš teica, ka viņš uzvarēs vēzis. Bet man likās, ka tā tāda ļoti dziļa personas sarunā, viņš tur to pieminēja, un tas Aivis Tomsons vispār negāja pa šo tēmu, negāja dziļāk. Viņš tur tā kā bija izdomājis, ka viņš grib izrāst to Aivi Tomsonu vispār par to personas pieredzi. Vai Aivis izdomāja, ka viņš grib izrāst tā Alvi? Es nezinu, kurš latviešu medijas, par ko mēs tur varam runāt. Nē, latviešu medijas, es saku, ir arī TV24, ir arī labais, piemēram, salīdzinot ar valsts mediju. Jā. Kaut kā interesanti. Un mūsu medijas, protams, arī ir labais piemērs. Jā, un mums vēl palikuši 2 minūtes. 2, jā. Pagaid, tad mēs tad vēl neizrunājam arī to, ka Alvis Hermans gatavs iesturēt savu mūžu izrādi. Kā tu skaties uz to, ko viņš gatavo līdz rudenim? Rudenī būs pirmizrāde. Mans viedoklis uz politiku ir mazliet sadāks nekā parastiem skatītājiem, klausītājiem. Es domāju, ka politiku var mainīt tikai tādi cilvēki, kas finansiāli neatkarīgi, kam ir piķis jau kabatā, kas nav finansiāli atkarīgi no bankām, kam nav jāmaksā hipotekārais kredīts, kas savu piķi ir sapelnījuši starptautiskā globālā biznesā, kas nav saistīts ar valsts pasūtījumiem. Un kam ir pavisam cits skatījums, nesamaitās no viss šīs te iekšējās šļuras. Tāda veida cilvēki es neesmu redzējis es neko nezinu par Alvi Hermanu cilvēkiem, vai viņš tāds uzrunās, vai tur būs vienkārši atkal čiks un viss. Cits salīdz viņa kaimiņi. Es, protams, viņam vēlu veiksmi. Viņš jau nestartēs vairs, man liekas. Viņam ir krimināla process. Viņam ir krimināla process. Nerunāsim par tas. Alvis, Vāclavs Havels. Vāclavs Havels Čehijā bija ļoti spilgts līderis, Eiropas līderis. Viņš bija prezidents. Un, Dievs dod
Alvim spēku, izturību un veiksmi, lai viņam izdodas. Un Tas nav viegls darbs, ko viņš dara. Bet viņš ir pieņēmis, viņam 4 bērni, lai viņš to dara. Viņam 7 bērni. Viņam ir kaut kāda... Cik viņam bērni? 7 bērni. Kad zina? Viņš šeit intervijā pie Tomsona. 4 laulībā un 3 ārlaulībā. Nu, labi. Režisoriem ir daudz. Jā, nu, auglīgi. Produktīvs. Vīrietis. Slesaram arī bērni daudz. Jā. Arī nauda ir. Nu, lai iet kopā, es domāju. Ja ne kaut kur jau kaut kādos jautājumos viņiem kopsaucējs būs. Es arī pa Šlesaru, Šlesers ir kāds viņš ir, bet es viņu nedāju. Šajā situācijā Šlesers, ņemot vērā, ka liela daļa tie politiķi ir tik ļoti atrauti no reālās ekonomikas, nekad vispār personīgi savu naudu nav nopelnījuši, izņemot valsts darbā un saņemot aldziņu. Tad ienāk kaut kādi, kad cita veidi cilvēki sāk diriģēt parādi, tas nebūs sliktākais, kas šobrīd notiek. Jo tās birokrātiskais sviests, es negribu runāt pret pa visādām jomām un nozarēm, kur kas notiek. Nu, vienkārši tas ir, man liekas, visi saprātīgi cilvēki saprot, ka šitā turpināt vairs nevar. Un kurš tagad mēģina, lai veicās Alvim. Jā, es arī veiksmu sēlēju no Moris. Un pēdējais, ar ko mēs varētu nobeigt, ir, vai ir vēl Latvijā palicis Sky, kur iepirkties vidusšķirai, kur teikt, mēģināt iznīcināt? Jā, internetu veikalos ārzemēs, kur vienmēr ir. Latvijā. Tā ir Latvijas. Ja es gribu aiziet nopirkt Coca-Cola Latvijā, man nekur to izdara. Jā, tu var aiziet uz, kā tu Lidl nevar iet, kas tev problēmām. Lidlā nav Coca-Cola. Tur nav izsaka, tur ir kolas dzēriens, nevis Coca-Cola. Īsā Coca-Cola. Kur tad tu iepriekš pirki? Skajā tu gāji? Kur tad tu gāji? Tas kā esmu bijis. Elvī. Es pirku Narvesenā, un tur man pateica, ka tā nesot kola, tas ir kolas dzēriens. Ne, es domāju, Latvijā nevar. Latvijā nevar. Ir viens, un Vācijas ir cita kola. Nu, tad tev jābrauc uz Vāciju pirkt īstā kola. Nu, kur tad Latvija trešās pasaules valsts? Banāna republika. Nu, pa lielam jā. Nu, lai gan mēs tā kā mēģinām, tā kā ir Eiropas... Ne, nu, kaut kādā jomā mēs esam banāna republika attiecībā uz ekonomiskā modeli, jā. Tad vēl dažām lietām, ko es šodien nesaukšu. Man vajag vairāk iedzert, lai es par to runātu. Es vēl skaidrāk par to pēdējais vēlējums man arī vēl viens ir Latvijai atpakaļ savu naftas tankeri. Tad jau mēs esam spēlētāji. Protams, ka mēs esam spēlētājs vienmēr bijuši un vienkārši nepaspēlēt visu un saprast, kur tā nauda iet. Un, ja būs godi cilvēki, viņi mācēs tās naudas plūsmas atgriezt atpakaļ Latvijas virzienā. Un tad ceram. Būs raža. Jā, ko gribēju teikt? Pārpolitika runājot. No kurienes ņemt No Baltkrievijas. Ar baķu būs jāsaka. Tā kā ļoti interesanti, tas te vēl Bendiks un Lietnieki par to nav runājuši. No savos Bendikam gan cits kanāls ir. Jautājums no provinces bija. Bet jā, tūlītās būs norādījumi jau no Vašingtonas, jau vēstniecībā ir. Un tā kā ejiet viens ziepēties Rinkevičam, Bražai, Siliņai būs jauni norādījumi, kam sakot, un būs viena ar to Lukašenko jāpastrādā. Staķis tur pa gabalu no tā viss, jo viņš jau visu procesu sadirs ar to karogu graušanu. To nevajag sodīt, viņam tur pat, man liekas, ir krimināla process Baltkrievijā. Viņi tur var izdot tiesāšanai Baltkrievijā. Jā, vēl tur ir. Bet nāksies runāt. Tas Latvijā nebūtu nekāds zaudējums, ja viņi izdod. Tas būtu gatavs. Tu būtu gatavs atdot Latvijas pilsoni? Staķi, jā. Saplosīšanai. Pret jaunu mēslojumu. Ietirgot. Nu jā, tā kā Trumps domā. Tā kā deal is deal. Ārtas is deal. Staķis pret minerālu mēsliem. Jā, ko bērniem darīsim? Epšteinam atdosim. Vai Trumpam, kam tu gribi? Mums ir ļoti maz Latvijā. Mums ir maz, labi, pataupīsim sev. Tas nebija domāts tiešām nozīmē, bet domāts atstāt šajā teritorijā. Pedofili pie šī galda nesēž. Visiem pedofīliem viegls smilts. Vai smagas smilts tieši. Lai jūs cietumā izpiš tā kārtīgi. Lai tās ziepas krīt bieži. Jā, mēs jums galvu nogriezīsim. Labi, ar to mēs arī šodien beidzam šo te skaisto romantisko notu. Mēs beidzam sarunu, tiekamies nākamreiz, nav zināms kur. Viss nav tik slikti, var nopirkt elektroauto, var nopirkt jaunu Porsche, un valsts jums par to maksās naudu. Tā kā šī viena no lieliskajām vietām, kur dzīvot. Un vēl ar ūdeņradi arī var braukt. Jā, paldies.